likumdošanas birojs ir spējīgs pilnībā izpildīt savus pienākumus. Tas jau viens to nezinu, kāpēc neviens negrib minēt, kad daudz mēneši karo un tad savstarpēji, kas sliktāks spēks struktūrā vispār nav iespējams. Ja, ka tas process jau pats pa sevi, un tad, kad pēkšņi viens aiziet atvaļinājumā, tas sākās kaut kāds. Nē, tā sajūta ir. Es domāju, ka jebkuram, kurš domā, tas liekas tomēr būtisks faktors, vai tur tomēr tajā mājā viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Kādu jūs risinājumu redzat tādā gadījumā? Nē, bet tur ir nekavējoši jārisina, un es labi saprotu arī to problēmu, ja, ka tas ir tās pašas koalīcijas stabilitātes jautājums, bet viņi nevajadzēja atvilkt līdz vēlēšanām un tad brīnīties, ko darīt. Viņi vajadzēja tomēr darīt jau. Tā, ka tā problēma parādījās, tad palika vēl laiks šeit izlīdzināšanai. Bija iespējas, ko darīt, jo daudz jau skatīja, ka nekādas iespējas likumiski tādāk tās lietas nav kārtā. Tā jāmaina likums, ja nav likumiskas iespējas, kā savādāk. Šobrīd, zināms, tā jau var mūžīgi. Ja ir tāds arguments, es domāju, ka tam, kuram ir jārisina šis jautājums, arī ja viņš nav likumiski, ja nav likums sakārtots, tā būtu droši pareizāk teikt, jā, tad viņš jāsakārto, lai to varētu realizēt. Tāda situācija nevar būt, tā jau mēs, tā valsts faktiski var būt nevadāma, jā. Kam tas bija jādara? Tomēr, ka tas ir kabineta un Dombrovska jautājums. Viņš ir Dombrovska pakļautībā. Tas ir pārlikums jums viņam? Jā, protams. Kas attiec uz pašreizējo situāciju, tur strādā īpaši izveidot komisiju, kur vada ģenerālprokurors, un viņi pēc pāris nedēļām nāks ar savu ziņojumu. Tas ir labākais veids, kā aizlikt kaut kur to komisiju uz priekšu, ka varbūt nebūs pašiem jārisina. Ja komisija saka, ka viņas prātā ir Saeimai vajadzētu likt uz balsojumu jautājumu par vadītāja atstāšanu amatā, vai jūs aicināsiet tādā gadījumā atbalstīt komisijas lēmumu? Tagad jau acīm redzot, ko tā komisija, kāds būs viņas slēdziens, tāda droši arī būs virzība, visticamāk. Kā zināms, komisijas slēdziens var būt cits viens, bet Saeimas deputāti ir neatkarīgi savā balsojumā. Viņiem nav jāpilda obligāti komisijas slēdzienu secinājumi. Man šķiet, ka šajā gadījumā, ja sevišķi tik ilgi pētīts, tad tur tomēr būs skaidrs pamatojums, kāpēc ir tāds komisijas slēdziens. Tur nezinu, es vismaz tā ceru, ka tur nebūs tas apšaubāt. Atsakot, jūs tad aicināsiet pakļauties komisijas ieteikumam? Jā, protams. Jums daudz pārmet par jūsu lielo pensiju un skaidro, kādā veidā jūs to esat ieguvis. Vai taisnība tam, ka jūs to pensiju aprēķināja tad, kad bija tas saucamais īsais brīdis, varēja veikt pietiekoši lielas iemaksas un no tā veidojās lielās pensijas, kuras daži cilvēki izmanto? Es neesmu nekad neko tur maksājis ārpus tā, ko es esmu pelnījis. To es varu apgalvot. Un tas arī ir pārbaudāms skaidri un gaiši, jā. Man šis jautājums, man viņš čebina, godīgi sakot, iepriekšējā gadījumā, par ko tagad man sit, kad es esmu nobīdījis malā iepriekšējo, jā. Un tagad man sit par to, kad es esmu godīgi strādājis un godīgi pelnījis. Es nezinu, man vienkārši, es nevaru tādu lietu komentēt, es to nesaprotu. Ja cilvēks rīkojās atbilstoši kādas valsts, mūsu valsts likumiem, un pēc tam viņam pārmet, ka viņš ir rīkojies pēc tiem likumiem, tad, uz kurien mēs ejam jautājums. Būs, acīm redzot, šobrīd priekšā referendums. Jūs joprojām uzturat spēkā domu, ka jūs neatcelsiet Zatleru rīkojumu, kas joprojām tiek apspēlēts kā viena no iespējām, ko prezidents var darīt. Šo rīkojumu es katrā gadījumā vērtēju kā pārsteidzīgu. Šajā situācijā
Ja vēl sekos tam valdības nestabilitāte, valdības problēmas, kā tās lietas risināsies, es nestādos priekšā to situāciju. Bet es neesmu domājis, un arī, šeit ir pavisam skaidra situācija. Kas šo lēmumu pieņēma, tas arī, lai meklē atbildi, lai atbild par to, meklē atbildes, kā rīkoties. Ja pienāks tas laiks, kad man būs jāsāk rīkoties, tad es rīkošos atbilstoši tai situācijai un tai sapratnē, kāda būs tajā brīdī. Šobrīd vēl šī vismaz līdz, es saprotu, līdz 8. jūlijam, tas ir vēl esošā valsts prezidenta pilnvarās, un lai viņš vērtē to situāciju. Esošais valsts prezidents, protams, negrasās atcelt šo rīkojumu. Jautājums, jums ir 2 nedēļas, kurā jūs varat paspēt apdomāt, izvērtēt un pateikt referendumam nē, atceļot šo referendumu. Es katrā gadījumā nerīkošos to tādā veidā, ka pēkšņi sestdienas vakarā pēkšņi paziņošu, kad es esmu to pieņēmis. Tāda rīcība no manas puses nebūs. Ja tur būs tiešām kaut kādi konkrēti argumenti, kad vajadzētu viņu atcelt, tad es rīkošos tomēr tā, lai saprastu visi, kas notiek un kāpēc tādā veidā tiek darīts. Jo tas veids, es domāju, kā viņš uz šobrīd bija, sakot, ka tur pamats ir Saeimas un valdības nespēja. Var pieņemt, ka tā. Man nav pamata teikt, kad es viņus gatavojos vai domāju atcelt. Ja tur parādīsies tāda apstākļa un situācija, tad tas ir vērtējums un tikai. Ko jūs uzskatāt kā prezidents, kas ir jūs tie galvenie darbi un uzdevumi, kas ir jāveic? Savs lielākos izaicinājums kāds ir. Man šķiet, tas izaicinājums arī tā sestdienas vakarā radās ļoti liels, kad ar to jātiek galā. Kādā ziņā? Kādas būs tagad tās sekas no visas šīs te darbības? Tas ir tagad nostājies tomēr pirmajā vietā. Visticamāk jauns parlaments. Bet kāda būs situācija, teiksim, ar to pašu, ar budžeta ieņēmumiem, ar šo te nepieciešamo konsolidāciju, ar jaunu no nākamā budžeta gada, nākamā gada budžeta veidošana, tie jautājumi, es pieļauju, ka būs krietni sarežģītāki. Protams, premjers ir šobrīd no vienotības, viņi turpina strādāt. Jūsuprāt, jūsu frakcija, kas jūs izvirzīja, Zaļo zemnieku savienība, būs konstruktīva arī šajā situācijā, kad ir priekšvēlēšana laiks? Es nevaru šodien noklausoties, man neradās tāds optimisms, ka vairums no esošajiem deputātiem būs gatavi rīkoties konstruktīvi pirmsvēlēšana gaisotnē. Par kuriem jūs tā spriežat? Es domāju, ka tomēr šodien tā sajūta bija, kad jau skatās deputātu uz priekšu, kādā veidā rīkoties. Jūs par vienotību domājat? Ne tikai, pa visiem. Arī par Zaļo zemnieku savienību? Protams, tur arī tikai cilvēki, kas domā par nākotni. Jūs esat ievēlēts no ZZS, un cilvēki teikuši, ka tad, ja viņi kļūst par kaut kādu amatpersonu vai tam līdzīgi, viņi pārlauj jebkādas saiknes un saka, ka tagad viņi ir neatkarīgi un viņus ar šo te politisko kaut kādu spēku nekas tādā ziņā kopējs nesaist. Vai jūs arī varat sacīt, ka jūs esat tā neatkarīgs prezidents un neesat ZZS prezidents? Katrā gadījumā es netaisos vēl loģiskās saites pāraut uz ZZS, tas tomēr būs viens no tiem stiprajiem kanāliem, kur es varēšu saprast to situāciju, kādā mēs esam un ko mēs varam sagaidīt uz priekšu. Bet, protams, kad, lai pieņemot